Māja pēdējā piekdienā Latvijā uz ekrāniem jaunas filmas Persijas princis un Hloja. Filma Persijas princis Laikas milts ir veidota pēc populārās datorspēles motīviem ar tādu pašu nosaukumu, kas radīta 2003. gadā. Filmas galvenais varonis ir Dastans, kurš vienmēr ir bijis neuzvarams, bet šoreiz viņš ir zaudējis savu karaļa valsti, un viņam ir jāatgūst maģiskais zizlis, kurš spēja manipulēt ar laiku un padarīt tā īpašnieku neuzvaramu. I've seen its power with my own eyes. Releasing the sand turns back time. Only the holder of the dagger is aware of what's happened. How did you do that? Only the dagger can unlock the sands of time. And there are those who would use this power to destroy the world. Time will erase everything. The only way to stop this Armageddon is for us to take the dagger to the secret Guardian Temple. We must take it there, Dastan. You really enjoy telling me what to do, don't you? Only because you're so good at following orders. Yeah, don't press your luck. Assassins. They strike terror into the heart of all they cross. Such a noble prince. Leaping to assist the fallen beauty. Who said you were a beauty? There must be a reason why you can't take your eyes off me. Kā jūs vispār vērtējat datorspēļu ekranizācijas filmās? Par cik es šo spēli neesmu spēlējis, tikai paspēju draugu apvaicāties, vai es esmu ar viņu saskāries to spēli. Tāpēc tādā ziņā viedoklis man nebūs, bet filma bija baigi forša. Kas tieši patika vislabāk? Sižets. Ļoti krasiem pavērsieniem un bija interesanti. Kā vērtēt spēcefektu pielietojumu? Brīžiem nedaudz par daudz manāmi, bet viss normas robežās. We have these bad guys called the Assassins. The High Temple. It's guarded by some sort of demon. They're these incredible warriors who are on the hunt for a young prince. Assassins have no remorse, and they are in search for the dagger. They're a kind of mystery or a legend of Persia. People don't know if they really exist or not. Each assassin has a different weapon that he uses, and those weapons are absolutely ferocious. Be it slithering snakes out of their arms, or spikes out of their wrists. And our almost mystical characters can do unbelievable things. It's time. Un cik no 5 zvaigznēm jūs dot šai filmai? Es dotu 5. Man patika. Filma Hloja ir 2003. gadā uzņemtās franču thrillera Natālija remakes. Filmas pamatā ir stāsts par to, ka sieva domā, ka vīrs viņu krāpj, un tāpēc nolīgst meiteni, kurai jāpavadina vīrs, un jāpārliecinās, vai viņš tiešām krāpj savu sievu. Dodamies noskaidrot skatītāju domas par filmu. Pirms filmas rādīja animācijas filmu Norīta krupi. Kā vērtēt šo animācijas filmu? Visam bija baigajā šokā. Ļoti... Es pat nevaru pateikt. Izraisa nedaudz pretīgumu jums, jo es to domu tā īsti nesapratu, ja jums godījās. To visu. Es nezinu, kas tā bija par domu. Varbūt, ja es saprastu, kas tā par domu, es varētu arī pateikt kaut ko savādāk, bet, man tā filma izraisīja šausmas diezgan lielas. Vai jūs uzskatāt, ka šī animācijas filma pirms thrillera bija piemērota? Varbūt nē. Man liekas, ļoti laba un raksturo mūsdienu pasauli lielā mērā. Katrā ziņā, liela segmenta noklāja, man liekas. Vai jūs uzskatāt, ka šī animācijas filma bija piemērota pirms thrillera Hloja? Bija cilvēki, kas aiz manis teica, ka kaut kāds sviests un ko viņi tur rāda, bet man liekas, šī tāda filma būtu labi redzēt pēc iespējas vairāk. Es viņu liktu pirms jebkuras, varbūt pirms izņemot Šreka, kur nākamās bērni, bet, pirms lielām nopietnām filmām, kur nāk cilvēks skatīties, kas domā, nevis kas vienkārši atnāk uz kino, paēst popkornu un paskatīties kaut kādas bildes, pirms jebkuras, pirms šitās ieskaitot. Did you find that waitress sexy? Which one? The one you were flirting with. Oh, come on. I was being friendly.
girls, yes, but a single woman. I think my husband would like you. What's your name? It's Chloe. My husband's cheating on me. At least I think he is. I want you to see him. Kā vispār vērtēt šo filmu pašu Chloju? Es biju gaidījis nedaudz vairāk no šīs filmas. Man ļoti patīk aktieri šajā filmā. Vienmēr jāaiziet mājās un jāpadomā bišķiņi. Kaut kāda doma bija dziļi noteikti, bet bija gaidījis nedaudz vairāk. Nevar teikt, tā bija mana favorite filma. Un vai jūs uzskatāt, ka Latvijā biežāk vajadzētu rādīt filmas ar erotisku saturu? I guess so. Katram savu galvu. Es nezinu, man pašlaik nav svarīgi. Gribas kaut kāds inteliģentāks filmas, teiksim. Man ļoti patīk, bet, lai es tā plašāk varētu izteikties, man viņu vajag vēl apstrādāt savā prātā, un tāpēc es droši vien tagad neko tā garu nepateiktu, bet man ļoti patīk. Vai jūs uzskatāt, ka Latvijā vajadzētu biežāk rādīt filmas ar tieši erotisku saturu? Kāpēc ne? Tur nekā slikta nav. This business transaction, which is what this was, is over. Cik no 5 zvaigznēm jūs dot šai filmai? 3,5. 4 es noteikti dotu. 4 noteikti. Ja jūs prasīsiet, kāpēc es nedotu 5, kā jūs teicu, man ir vēl tā kā jāapstrādā tā filma, un varbūt es viņai arī iedotu 5 beigās, bet šobrīd es 4 noteikti dodu. Bet tagad laiks noskaidrot to laimīgo, kurš dosies uz filmas Šreks ilgi un laimīgi pirmizrādi. Un tas ir Aigars A. Apsveicam! Pasākums notiks 30. maijā bērnu rītā kinoteātrī Paraks Plaza 10:30. Tiekamies jau svētdien!